Vienkārši, kad atkal viss ir klusi, viss ir mierīgi, pirms pārējiem pieceļos un esmu kopā. Runājos, es vienkārši runājos ar tēvu, un es viņam izstāstu, es viņam lūdzu par kādiem, es lūdzu par šo dienu, un tas ir laiks ar viņu, un es zinu, ka tajā ir spēks, tajā viennozīmīgi ir spēks, ko ir bijušas situācijas, piemēram, kad mašīnā brauc, un Dievs man sirdī saka, lūdzu par ceļu. Un es lūdzu, lai tas ir brīvs, lai eņģeļi attīra no zvēriem. Un vienkārši redzu, pēc brītiņa tur aiziet brieži nost, kādreiz atkal tur, atkal vēl kāds zvēri. Kāpēc tad, ja Dievs visu, viņš tev pabrīdināja, ka būs, bet viņš saka lūdzu. Un es lūdzu, un ja es nelūgtu, būtu droši vien savādāk, bet es lūdzu, un Dievs pakārto. Tāpēc es redzu, cik svarīgi tā lūkšana, cik svarīgi, kad ir dziedināšanas, tu redzi, tas jau lūdzot notiek, kad tu darbojies Dievu druvā un dari tos darbus.